manā vecāmāte ārā no Latvijas, 80 gadu vecumā. Viņa atbrauc uz Ameriku vienu pati. Man vectēvs jau bija miris. Un te fotogrāfija un bija apraksts laikā, un tā bilde. Es nezinu, kāpēc viņi ielikt, bet tas tā vai ne. Neparasts gadījums. Ko? Neparasts gadījums. Jā, Kāds tiek ārā? un tos es nodošu, jā. Kā viņi tika ārā? Nē, neparastā ir, ka ļoti reti kā Viņa bija reiz 80 gadu veci, viņai maksāja pensiju Krievi. Viņi bija priecīgi tikt vaļā no vienas vecas tantes, un viņai nebija arī nekas, ko stāstīt daudz, jo viņa bija vienkārši cilvēks. Viņa vienu gadu tik bija viņa ģimenē bija 9 bērni, un tēvs nomira diezgan agri, ka palika mazi bērni. Viņi sāk strādāt ar 8 gadu vecumā, lai palīdzētu uzturēt ģimeni. Viņi bija kaut kur vidū starp tiem 9. Un viņi vienu gadu tik nogāja skolā, iemācījās lasīt, iemācījās rakstīt, un viņi izlaida ārā. Man tēvs pieprasīja pāri gadu atpakaļ. Te ir mūsu ģimene atkal viss. Un Filistrs Ozols, Alfrēds Ozols no Ņujorkas, kas bija atbraucis un mēģināja dzīvot Sietlā, un viņam negāja, un viņš pāris gadu vēlāk aizbrauc atpakaļ uz Ņujorku. Un tas, kurā gadā tas bija 58. gada pavasarī. Un, kā redzi, man vēl Fukša deķels ir, un brālim, jaunākam brālim, mēs bijām 2 pēdējie, kas iestājās no mums